Kā tu pirmo reizi iepazinies ar hip-hop kultūru? Pirmo reizi, manuprāt, tas bija tad, kad man bija kādi, 10, 11 gadi. Tas noteikti sākumā bija Eminems, jo tas bija tas laiks, kad viņš bija populārs, un tad kaut kā netīšām internetā vai kaut kur sāk klausīties. Un tieši sāk klausīties latviešu hip-hop, tas noteikti bija Ozols un PKI. Un STA bija tāda apvienība. Sākumā bija tās apvienības, ļoti maz bija tādu, kas individuāli radīja dziesmas. Un tad kaut kā tās apvienības iepatikās, nezinu, vienkārši bija arī daudzi draugi, kas klausījās. Tad mēs tā kā kopīgi apspriedām gan dziesmas, gan tekstus, gan videoklipus, jo tas tajā brīdī bija arī tā aktualitātes bums. Un jā, tas noteikti sākās ar sākumā ārzemju hip-hopu, un tad pēc tam ar latviešu kaut kā pamazām. Un tā tas arī turpinās vēl šobrīd. Kas tev visvairāk piesaista hip-hopā? Kurš no, tā teikt, novirzieniem? Raps, grafiti, tejas? Visvairāk noteikti, ka raps un pašas dziesmas un izpildītāji, bet arī grafiti un dejas šķiet saistošas, tikai varbūt tas pie mums nav tik ļoti aktuāli. Kas tev šobrīd ir iecietīgi? Ko tu vairāk klausies tieši šobrīd? Principā ir diezgan daudz, bet varētu izcelt tieši Edavārdus, Skuteli, lai arī viņš tagad nav izdevis neko jaunu. Tomēr Skutelis ir tas, ko es klausos ļoti bieži, visus vecos viņa albumus. Tagad jaunā izpildītāja viņa. Arī Fintis, viņš ir no Madonas, viņš ir tā kā mans novadnieks, un tāpēc arī ļoti sekoju līdzi viņam. Viņa tagad gaidu viņa jaunu albumu. Un tad vēl pēdējais jautājums. Ko tu ieteiktu jaunajiem māksliniekiem, lai viņi izcēlu sevi saulītē, lai viņi parādītu sev no tās labākās puses? Ieteiktu noteikti nebaidīties izteikties, jo tagad, kad visi vārti ir vaļā un kad ir iespēja pateikt jebko, nebaidīties vienkārši un nepalikt pie tām standarta runām, bet vienkārši runāt, ko domā un nenonākt tajā, kad vienkārši visa dziesma sastāv no kodām klišejām un jau dzirdētiem tekstiem vai vēl labāk citātiem. Vienkārši būt pašiem un tā kā attīstīt gan pašu kultūru, iesaistot jaunas skaņas un eksperimentēt ar vārdiem un eksperimentēt ar mūziku.